Nu tad, labdien, kolēģi! Sveiks, kolēģi! Labdien, Sen labdien! neredzēts 2 dienas. 2 dienas esam atgriežušies no tūres ar Mēs Rock Sex un PSRS. Jā. Un nu tad parunāsim par vēl vienu izrādi, kas daudz ir braukus tūrēs un kas ir nospēlēta ap 300 reizēm. Tātad Saulskalna Meldermeitiņa. 80, ja nemaldos, 1. gads, tātad Pēters Lūcis iestudē. 80. 80. gads. Jā. Tāda aptuveni 10 gadus vēlāk Lūcis atjauno. Jā. Un vēl 10 gadus vēlāk Varis Brasla atjauno. Un tad, nu tas pirmais jautājums, vai jūs esat arī kopā viņu spēlējuši? Jo es skatījos ierakstu, kur 90. gadā, kur tu spēlēji Feliksu. Jā. Un Es arī jau biju. nē, un cik es saprotu, Nevis tu jau biji vēl. pirmajā. Es tu biju biji- pirmajā, jā. Jā. Skaidrs, jā, jā. 90. gada ierakstā skaidrīt vairs nebija? Nē, man liekas, ka ne. Nu, katrā ziņā, Nē. Tur viņi neredzēja. nu tā bildes kvalitāte arī ir nedaudz zemāka, bet tevis ļoti stingri Jā. atpazinu. Bet, Nu, Nē. katrā ziņā skaidīt ir pirmsākums, tāpēc, lai viņi sāk. nu varbūt tad arī vienkārši, nu tagad mēs esam šodien 24. gadā izdzirdot vārdu Meldermeitiņa, kas ir tas pirmais, kas nāk atmiņā? Tā ir kaut kas mīļš, skaists, sirsnīgs, dziesmots. Var sakot, kaut kas Un ļoti pašjaunība, mīļš. Un jā, manas pašas jaunība tā ir, jā. Jā, nu jā, jaunība, jā, nebeidzams viesizrādes, nebeidzams pat 12 dienu vasarā 12 dienu izbraukumu. Nav tikai 6 dienas, ka mēs te pukstējām. Kad 6. dienā sāk ļoti viens otru mīlēt. Jā, tā ir krīzes diena vienmēr. Tā ir krīzes Tā diena ir krīzes vienmēr. diena. Jā, tā kā mums tādas 12 dienas bija daudz, jo vienā sezonā mēs nospēlējām 70 izrādes, jā. Es apskatījos Šņorgrāmatās, jā, kā 70 izrādes nospēlēts vienā sezonā. Wow. Jā, tas ir daudz, jā. 70 ir ļoti daudz. Tur pat aprakstījis bija, kad, teiksim, parasta izrāde, teiksim, spēlē, teiksim, 17 izrādes un mēs 70. Jā, nu 20, tie vasaras izbraukumi. Bet tas nozīmē, ka vasarā notiek tāda izbraukuma sērija. Jūs arī domāju, nu, tātad 80. gadā ir tā pirmā Meldermeitiņa, pirmais metiens, un tad 10 gadus vēlāk ir otrais, bet tajā 10 gadu periodā viņu turpina ik pa brīdim spēlēt, vai? Man liekas, ka ik pa brīdim spēlē, bet pašos pirmsākumos spēlēja Meldermeitiņa, piemēram, Baiba Valanti, jā. Bet tad viņa, kā saka, aizgāja dekretā, jau zini, jā. Aizgāja dekretā, un tad loma pārņēma es, jā. Un tā tas arī, tad man tik visvairāk tas un tad attiecīgi ar tevi, nu, un strādājot ar Lūci, tu šajā darbā, nu, tādā aktieru valodā ieleci, vai tev bija pilns process? Es jau tur meitenēs, ģimnāzistēs jau bija var sakot, spēlēju jau, un tad man jau Baiba jau, kā saka, jau bija notis jau uzrakstījusi, jau izgājis cauri iestudēšanas periodam, un tur man daudz vairs nebija jāstrādā. Viņu, kā saka, viss jau priekšā bija jau... Partitūra tev bija. Jau man bija. Nots bija uzrakstīts, tev atlika tikai spēlēt pēc notīm. Jā, man atlika tikai spēlēt pēc notīm, jā. Nu, tie sadzīves apstākļi tolaik bija, nu, stipri interesanti. 80. gadi, respektīvi. 80. gadi, tie bija ļoti bēdīgi. Nu, es pat atceros, ka es gulējus esmu uz grīdas, vai nu tur bija matracīts nolikts vai ne pēc izrādes, kultūras kaut kādā vai klubā, to es skaidri atceros. Nu, tie sadzīves apstākļi nebija. Bet tas nozīmē, ka arī, nu, tā jebkurā gadījumā tā bija tas veids, kā teātris funkcionēja braucot tik daudz izbraukumos, jo, ja man fakti neviļ, tad 87. gadā nojauc teātru un, nu, tā kā jūs paliekat bez mājām. Jā, es atvainojos, es atcerējos vienu lietu, nu, kā brauca jau tāpēc, ka
mums teātrim nogrieza dotāciju. Un ka vajadzēja nopelnīt. Nopelnīt vajadzēja ļoti. Un mums pat teica tādu faktu, ka ja jūs nenopelnīsiet un naudu, tad aizklapēs teātri ciet. Un es atceros, ka kaut kādas tādas runas bija. Valmieras teātris jau patiesībā visos laikos, arī tajos laikos Valmiera ir pārāk maza pilsēta, ja, lai ļoti daudz izrādes varētu nospēlēt Valmierā, un tāpēc Valmieras teātris vienmēr ir bijis izbraukuma teātris, ja, un nevēlt vienīgā grāmata, kas ir uzrakstīta par Valmieras teātru, uzrakstīja bijušais direktors Baltūrs Feldbergs kopā ar Austrijas Kudra literārās daļas vadītāju, tā arī saucās. Teātris ar 200 skatuvēm. Tā kā mēs, pirms Skaidrīt atnāca teātrī braukāji, tad pirms es atnācu teātrī Skaidrīt braukāji, es atnācu teātrī, mēs braukājam. Tagad jūs atnācāt teātrī, mēs atkal braukājam, jo labi, šobrīd mums ir rekonstrukcija un tā. Jā, man ienāca prātā viena doma vēl, ka Meldre meitiņa bija varbūt tik populāra un tik tautā mīlēta, ka viņā nebija nesmakas no ideoloģijas. Visapkārt 80. gadi. Tas ir mūsu izrādē, tur 80. gadi. Ja, tad vēl ļoti visur valdīja ideoloģija, ja, padomi ideoloģija, ja, un mūsu Meldre meitiņa nebija nesmakas no ideoloģijas. Tur lauku sēta, idille, visi skaisti, visi, tas viss tās sirsnīgi. Midsomar bez slepkavībām. Idille, tikai bez slepkavībām. Jā, brīnišķīgi. Pat ļaunie tēli, teiksim, visi bija, viņus nevarēja ienīst, par viņiem smaidīja un aplaudēja viņam, ja, bet viņi nebija tik ļauni, lai viņi, teiksim, viņi tādi labi Viņi bija ļauni, smieklīgi. Smieklīgi, jā. Reizos viņus visus mīlēja, gan labos, gan sliktos tēlus. Arnold, kā tev? Mans pirmās atmiņas par Meldre meitiņu sekojošas. Tajā pirmajā metienā apmēram bišķi pār pa pusē no tām visām izrādēm, kas tika spēlēts, es vispār biju skaņu operators. Es atnācu uz teātru strādāt kā skaņu operators, pēc tam aizgāju Krīvos, atnācu no Krīviem un tad turpināju strādāt kā skaņu operators, vēlāk pabeidzu teātru skolu un tad pēc tam biju aktieris. Bet 80. gadā man liekas kaut kādus, pie 200 izrādēm, es sēdēju starp skatītājiem, es strādāju soliem, kur man bija lielais maģis ar lentēm un es vēl pieteicu programmu mikrofonā un tā. Un tas ir mans pirmās atmiņas. Pēc tam jau tajā pirmajā metienā, es nezinu, kurā brīdī, mūs ar Dāci ieliecināja tā saucamajos semināristos, kas tur bija, un tad mēs ar Dāci tur spēlējām. Un pēc tam nākamajā Lūča atjaunojumā, tad jau es tiku paaugstināts, un mēs kopā ar Rihardu Drudāku dublējāmies Feliksā. Ričiņš gan ir pirmais Feliks, vēl no 80. gada. No pirmā metiena, jā. Es viņam pievienojos otrajā metienā. Un tad es spēlēju to Feliks, un savukārt trešā metienā es vairs nepiedalījos, ko vairs taisīja pa jaunu, bet tur jau Ričiņš pārgāja vēl uz vecāku lomu, uz Upatu vai Rapatu, ko viņš tur spēlēja. Jā. Tā kā tāds, atšķirībā no Skaidrītes pa tiem izbraukumiem, redz, es esmu drusku jaunāks par Skaidrīti, un man kaut kā, es neatceros tos kratošos autobusus, man kaut kā tas viss ļoti patika, un zini, kāpēc man īpaši patika? Tāpēc, ka divas lietas, kas notika autobusā. Viena ļoti smuka, pa ko var vienmēr stāstīt, ka visi dziedāja autobusos. Jā, atceries? Tas gan taisnība. Mēs braucot, mēs tiešām dziedājām kolektīvi. Un, protams, arī nebūsim liekuļi, viens otrs, mēs arī lietojām negluži minerālu ūdeni, bet uzdzērām minerālu ūdeni, kas, un tajā laikā neko citu izņemot šnabu nevarēja dabūt, nav jau tā kā tagadējā laika visu kaut ko dabūt. Bet runājot, teiksim, par Meldre meitiņu kopumā, es uzskatu, ka teiksim, tajā teātra vēsturē, kopš es esmu teātrī, no 74 gadu, man ir grūti runāt par to, kas bija 70 gadu sākumā, ka bija Krodera Hamlets, kur arī, vai Sāpju ceļi, kur arī bija lieli notikumi teātrī, es saprotu, Bet, teiksim, no tiem laikiem, kad es esmu teātrī, tad Meldre meitiņa ir manuprāt, viens no mūsu teātra tieši notikumiem. Mums ir daudz labas izrādes bijušas un ir arī tagad, bet tieši, ka izrāde kļūst kā, bišķiņ tāda, es nezinu, kā lai pasaka virsvērtība, ne gluži, bet ka izrāde kļūst par notikumu ārpus vēl bišķiņ kaut kas lielāks, ka tikai izrāde.
Un Meldermeitiņa ir viena no tām, tāpat kā, piemēram, Maculevičs Daugava, ja, kaut vai tāpēc, ka tur tā Saula Pērkons Daugava pirmo reizi, vai kā Ķimelis, piemēram, kāds palido pēc Zeguzas līgzdu, ja. Nu, kas ir, vai, piemēram, šodien, kā mums Roks Seks PSRS, viņi ir labi izrādi, bet viņi ir, nu, tā kā jau notikums, kas ir bišķiņ jau ārpus viss tā. Jā. Un tādi, es saku, un viens no tādiem, manuprāt, ir arī Meldermeitiņa. Un vēl pluss ir tas, ka bija ļoti lipīgas dziesmas, Vīgnera dziesmas, un tur bija dejas, dziesmas un dejas, ka dziesmas bija ļoti lipīgas, tauta dziedāja līdzi. Tas gan, jā. Bet es saprotu, arī tie cipari bijuši diezgan nenormāli. Nu, viņi gan mainās, ko es esmu lasījis, gan tajās brīvdabas estrādēs no 4000, es arī dzirdēju 7000 bez mazliet, ka ir. Jo ar grāmatā pastījos, ka, teiksim, apmēram 60,000 sezonā ieņēma. Tas 60,000 skatītāji. Skatītāji, jā. 60,000 skatītāji noskatījās izrādi. Bet es te uzreiz nepateikšu, kas man to stāstīja, bet šajā gadījumā, piemēram, izrāde notiek Valmieras estrādē. Viņi arī tur sākās, jo es dzirdēju stāsts, man liekas, tieši arī ar Pēteru Lūču izdāt izrādi, ka izrādi jau kā tāda procesija sāks pie teātra, kur tur ar zirgu jāģu uz estrādi. Bet tā nebija pirmizrāde, tā bija kaut kāda atkal, es nezinu, vai 100, var sakot, kaut kāda, vai sezonas, tas bija kaut kāds atkal special notikums, jā? Vai sezonas slēgšana, vai atklāšana, vai kaut kāda varbūt 150 vai 200 izrāde. Nē, pirmizrādē bija pagaidām bez zirgiem. Bez zirgiem, bet bija vispār tā. Vispār tā bija. Man ir viena personīga ģimenes atmiņa par Meldermeitiņu, kad es spēlēju Fēliksu, un tagad Ikšķils estrādē mums ir izrāde, un mans bērns, cik tai Mārē toreiz varēja būt, nu, kaut kādi 5, 4 gadi, un viņi tagad skatās, sēž estrāde, Ikšķils estrādē, skatās to Meldermeitiņu, un pirmā cēliena beigās tur ir tā, ka to Fēliksu, tās meitenes uzdzen uz galda, un viņš sēž uz galda pakaļ, un viņas griež viņa riņķī šitā, un dzied to dziesmu uz laukiem prom, un beidzās ar to, ka viņi izdzen ārā, var sakot, un tad viņš aizskrien prom, un tad ir cēliena beigas, un tad starpbrīdī nāk aiz aizkulisēm mans noraudājies bērns, šausmīgi raud. Tētim dara pāri. Tieši tāpat teiks par Riču. Viņi uztvēr to kā nevis, ka tas ir Fēliks, bet ka tētim dara pāri. Jā, tētim dara pāri. Tieši tāda pats situācija bija ar Dānu, kāpēc par tēti smejas. Jā. Tad īstenībā bērniem pirmās teātra pieredze diezgan traumatiski. Tētis ir kāds Hamlets. Tāpēc mūsu bērni nav kļuvuši par aktieriem, jo viņi ir traumatiski pieredze no pašas bērnības. Aizskārām šo vārdu Pēters Lūcis. Kāda sajūta, kā strādāt pie viņa, kā mēģināt vienkārši sajūt par šo cilvēku. Tas, ko es atceros, ka Lūcim bija bišķītiņ tāda maniera, tā kā bija Jaunušānam, ka viņš arī visu tā kā gribēja rādīt bišķiņu priekšā, bet netik trāk kā Jaunušāns. Vienīgais, kas Lūcim bija, viņam bija tā saucamā absolūtā patiesības dzirde, bet tieši patiesība. Restīvi, viens no teicieniem pēkšņi, ko es atceros, kā viņš teica, kad jūs runājat tekstu, neattiecieties pret to tekstu, bet pret to domu, kas jums liek to tekstu teikt. Nu, tas bija viens un ir jau vēl slavenie teicieni, Govs arī cieši, bet nav aktrise, un vēl kaut kādi tur slavenie teicieni. Nekas nevar būt tik labs, nebūt divreiz labāks. Divreiz labāks, jā. Nu, tad, kur tev slavenie bērni iet, kur ir divas dienas mēģina. Jā, nu viņš mīlēja sēdēt uz... Lūcis varētu, man liekas, ka skaidri tu piekritīs, Lūcis mīlēja sēdēt uz frāzi. Un viņam likās, ja tā frāze neskan, jo lūk, ja tur nav tā doma apakšā, bet tas cilvēks, tas aktieris vai aktris, kur runā tagad tikai attiecās pret to tekstu, tad tas nav ritīgi. Viņš varēja pusotru dienu, jo tāds arī viens no slaveniem teicieniem, ka kur Gite ieiet vecajā teātrī, paver durvis un Lūcis mēģina to. Un kas tur... Nu jā, un kas tur skatos, ko tur mēģina? Tur joprojām bērni iet, pusotru dienu iet bērni. Nu, viena frāze, kur aktris stāvēja pie loka, kurai bija jāsaka, tas bērni iet. Tā man par Lūci ir. Ne, viņš bija ļoti sirsnīgs, ļoti gaišs, labestīgs cilvēks. Kā cilvēks, ļoti. Katrā ziņā tagad, kā atcerās, es domāju, dižozols. Ne, vēl viņam, man liekas... Tas ir tas vārds.
Jā. Un vēl viņam ir viena no ļoti laba īpašība bija tā, ka Lūcis ar to savu Oriolu, ar to savu pirmo zvejnieku dēlu, ar to, ka viņš bija Latvijas PSR tautas skatuves mākslinieks, ar to, ka viņš bija, un viņš to prīvīt. Viņš mācīja visiem partinikiem, un tiešām kā aiz viņa tās, viņš bija maz auguma, bet ar platu muguri, aiz viņa platās muguras varēja gan Kroders taisīt, ko viņi gribēja diezgan, gan Ķimeli taisīt, gan pēc tam Matsulievičs. Viņš bija ideāls tajā ziņā galvenais režisors, ka aiz viņa tiešām teātris bija drošībā. Es domāju, radošā ziņā. Ja? Es saku, tur netika Kroders kaut ko nedrīkst, tā kā tādā ziņā. Par to viņam atkal cepur nost. Es saprotu arī, ka Lūcis arī parūpējās lielā mērā arī par kasi. Nu, jā. Un tā tās lomas sadalījās. Un, tieši tā kā aiz viņa muguras arī varēja gan Mārtiņu, kā Meldermeitiņa, tā ir kasa. Tā ir kasa, jā. Atlicot, tie ir vienkārši interesanti stāsti, es izmantoju iespēju parunāties, kā nonāk līdz teātrim. Arnolds jau stāstīs to stāstu, bet cik es saprotu, arī nedaudz palasot par tevi Skaidrīt, arī nebija tā, ka tu nāci ar aktieru diplomu. Nē. Kā tu nokļuvi Valmieras teātrī? Es kopā ar Ligi Dēvids beidzu pie Krievu dramas un Liepājā bija teātra studija. To mēs abas nobeidzam 2-gadīgu studiju. Un Gita jau atnāca pirms manis uz teātri, un tad mēs sarakstījāmies, un tad viņi man, kā saka, deva ziņu, ka teātrī būs konkurss, kad es varu nākt uz konkursu, vai ne, un tā es arī atnācu uz konkursu. Un tur arī dzeja? Dzeja, proza, viss, un tā tālāk, un to visus, kā saka, un es izturēju konkursu. Un viss. Jūs sākumā nedzīvojāt teātrī, nebija? Es dzīvoju teātrī, vismaz 3 vai 4 gadus dzīvoju teātrī, mazā istabiņā, man liekas, ka tur sākumā bija, kas tur bija, kaut kāda, es nezinu, grāmata. Tu dzīvoji otrā stāvā, tāpat kā es? Nē, pirmā stāvā es dzīvoju. Pirmā, es dzīvoju otrajā. Jūs ap teātrī? Jā. Kā... Es vispār klausos, man ir tieši tāda pati biogrāfija kā Skaidrītei. Jā. Tādā nozīmē, labi, es sāku, teiksim, par aktieru, es kļuvu arī, atceries, ka rīkoja arī konkursā uz vīriešu, vajadzēja lielu vīriešu, un teātris rīkoja konkursu, es pieteicos tam konkursam, arī viss, kas tur dzēja un tā tālāk, tam man paņēma aktieros. Un pēc tam es pēc gada aizbraucu mācīties toreiz. Tagad uz ārzemēm. Toreiz aizbraucu uz Maskavu un pabeidzu to Maskavas teātra skolu. Tā kā es arī faktiski ienācu caur to konkursu. Caur konkursu, jā. Es nodzīvoju ilgi, es atnācu no Krieviem 76. gadā, man liekas, ka līdz 84. kad es aprecējos un ka mums piedzima Mārcis, un kad mums beidzot iedeva kaut kādu dzīvokli. Es arī dzīvoju otrā stāvā, burtiski blakus teātra zālē. Tāda būcinīša tur bija. Jā, tur bija bijusi grāmatvedība. Jā, grāmatvedība. Bet man bija ļoti jauki tur, tāpēc, ka bija 2 izejas. Viena bija no foyer pa trepiem jāuzkāp augšā, pa labi bija zāle, balkons, un pa kreisi bija mēģinājuma zāle, un aiz viņas bija mana istabiņa. Bet, un bija arī no tās manas istabiņas, bija ugunsdzēsības kāpnes uzreiz uz pagalmu. Tā kā tas, kas tur pie manis notika, tur vien brīdi ir kaut kur vajadzētu būt saglabājusies teātrī Pavēlei. Tagad ir rīkojumi, toreiz bija Pavēles. Toreizajā direktora Ilona Briedi, viņa sauc. Tā kā loģiski es nebiju precējies, un tad visi tie, nosauksim tos pieklājīgi pa tusiņiem, vai burziņiem, ļoti bieži notika pie manis. Kā jūs saprotat, pēc izrādēm, reizēm pat izrāžu laikā, jo man bija translācija. Manā mājā bija, tajā istabā bija translācija, un tiem aktieriem, kam, teiksim, tur bija laiku pa laikam jābūt skatūs, mēs sēdējām mans, spēlējām kārtas un tā, vai vēl kaut ko, un tad klausījās translāciju, un tad gāja lejā uz savu galvādu. Ļoti tu bija jāiet. Un tad viena brīdi bija tā, ka es jau teicu, ka es vairs neregulēju savu dzīvi, bet šitie tusiņi regulēja jau manu dzīvi. Un tad viena brīdi Ilonai Briedei tas apnika, viņi uzrakstīja rīkojumu, pavēli, ka viņi pavēl līdz tādam datumam aktierim Arnoldam Osim sameklēt dzīves vietu, var sakot, pilsētā, kad no teātra jāvācās ārā. Uz ko es uzrakstīju atbildi, kad es labprāt, bet tā kā es esmu nozīmēts, ka jaunais speciālists uz Valmieras drāmas teātri, kurā bija rakstīts, ka teātri man jāierāda apdzīvojumā platība. Ierādiet man apdzīvojumā platību un es iešu ārā. To viss beidzās. Un tad kāds galavārds par Meldermeitiņu pašu, kas liekas varbūt vēl nav pateikts par šo izrādi.
Nu, man katrā ziņā tas ir puķu klēpji. Pareizi, jā. Puķu klēpji. Nebija iespējams vispār atrast... Marulē īpaši. Marulē, jā. Nu, kas galvenā loma? Nevarēja atrast spaiņus, kur likt mājās veda kaudzēm. Nekad mūžā man nav bijuši tik daudz ziedu, jā, nekad. Un izbraukumā ir īpaši problemātiski. Nu, tieši tā, tu grūti viņus saglabāt ir, jā. Sliktajiem jau nedēva ziedus. Labi, ja kādu puķīti atrast. Un es arī atceros, vienreiz bija tiešām atzīmēt kāda mamma, nu, savam bērnam tā kā liek, jā, un Feliksam, tas ir man, jā, un viņi nāk, un tas bērns, un viņš tā nāk, un tad viņš tā distance pienāk, un šitā te tā, un stiep to rociņu un pats tā, pilnīgi šitā apakaļ pie mammas tā, nu jā, mamma lika, nu šeit tev to puķīti, jā. Apmēram tā, bet maruli jau tur, abas divas marulis jau, tās jau peldējās ziedos, jā. Jā, puķu klēpi bija, jā. Nu, kaut kas skaists jau tāds gaišs, tāds galvā tautas mīlestība. Jā. Man ilgas gadus vēl pēc Meldermeitiņas. Vai, Meldermeitiņa, jā. Kaut galā. Cik saprotu, ka Baiba Valanta laikam dodoties dekrāt aizdevās uz slimnīcu un viņu sagaidīja, kā Meldermeitiņa. Jā, ieradās. Paldies jums par sarunu. Un paldies tev par jautājumiem. Jā, un mēs jau tādu lielu biedri dodoties turēs, un tad attiecīgi turpinam tradīcijas. Nu jā. Tiekamies.